pie kura ir pērtiķis, jeb kā vadīt vadītāju. Šis stāsts ir balstīts uz autentiska raksta, kas uz visiem laikiem mainīja izpratni par deliģēšanu. Raksts tika publicēts Harvard Business Review žurnālā 1974. gadā ar nosaukumu Who Got the Monkey? Kopš tā pirmās publikācijas reizes raksts ir pārpublicēts ļoti daudz reizes un ir vispopulārākais Harvard Business Review pastāvēšanas vēsturē. Ir pagājuši vairāk kā 34 gadi, bet tas nav zaudējis savu aktualitāti. Visa pamatā ir problēma par to, kur paliek menedžeru laiks. Viņi vienmēr ir aizņemti un viņi nevar paspēt izdarīt visas lietas. Viņi apvieno pusdienas ar darba tikšanos, strādā ilgas stundas vakaros un pat brīvdienās, bet tāpat tas neatrisina pamat problēmu un jāsāk domāt, ka kaut kas šeit nav īsti kārtībā. Viena no vadītāja galvenajām funkcijām ir deliģēšana, jo tikai tādā veidā var panākt organizācijas efektivitāti un tikai ar deliģēšanu var panākt apjoma efektu. Pie kura ir pērtiķis? Tas ir tāds interesants jautājums, kur uzdod autors šajā rakstā, un iedomāsimies, ka pērtiķis ir problēma. Mārtiņš, tipisks menedžeris, iet pa koridoru, un viņam pretī iet Maksims. Maksimam ir kaut kāda problēma, bet Maksims saka, Mārtiņ, mums ir problēma. Mārtiņš saka, man nav laika tagad viņu risināt, bet es noteikti par to padomāšu. Un pērtiķis apsēžās ērti Mārtiņam uz pleciem. Mārtiņš iet tālāk un pretī nāk Baiba ar savu problēmu. Arī Baiba saka, Mārtiņ, mums ir problēma, vajadzētu kaut ko ar to darīt. Mārtiņš saka, zini, man tagad nav laika, es skrienu uz sanāksmi, bet es noteikti kaut ko par to padomāšu. Kurš tad īsti strādā, padomāsim? Mārtiņš ir apkrāvies ar dažādām problēmām, bet tajā laikā Maksims un Baiba atnāk pie viņa piektdienas vakarā, lai varētu pajautāt, kāds ir status ar viņu problēmām, kas notiek ar viņu problēmām. Un Mārtiņš tikai var noplāntīt rokas un pateikt, ka viņš par tām padomās un risinās. Un Maksims ar Baibu dodās brīvdienās. Kādi ir secinājumi? Pirmkārt, deliģējot jānodod atbildība un iniciatīva. Nedrīkst pateikt vienkārši, ka problēma ir mūsu kopējā un pārņemt viņu risināšanu. Tikai ar pareizu deliģēšanu var panākt apjoma efektu, un ja mēs nedeliģēsim uzdevumus, tad nebūs menedžerim laika nodarboties ar patiesām organizācijas problēmām, ar gorillām. Un kā bonus slaids tiek piedāvāts risinājums tai problēmai, kas radās pārņemot to uzdevumus uz sevi. Tāpat Mārtiņš iet pa koridoru, viņam pretī iet Maksims, un viņš saka, Mārtiņ, mums ir problēma, ko mēs darīsim? Un Mārtiņam jāpasaka, tā ir problēma tava un tikai tava, es noteikti tev varu palīdzēt viņu atrisināt, bet nekādā gadījumā tā nevar nonākt pie manis. Un tādā veidā pērtiķis paliek uz Maksima pleciem. Deliģē pareizi.